Ik viens vispūļu izstrādājums ir gana izturīgs, tomēr neuzmanīga rīcība vai izmantošana neparedzētiem mērķiem var nejauši sabojāt izstrādājuma nevainojamo virsmu. Piemēram, nejauši nokritis ass vai ciets priekšmets var radīt mehānisku virsmas defektu. Ja jūsu izstrādājumam radies būtisks bojājums, noskatieties šo video materiālu un sekojiet norādītajām instrukcijām. Izstrādājums tiks atjaunots sākotnējā veidolā, un šie norādījumi piemērojami praktiski visiem būtisku bojājumu veidiem. Bojāto vietu, šajā gadījumā švīku, padariet nedaudz izteiktāku un, ja nepieciešams, ar celtniecības nazi noņemiet ackabargas. Noslaukiet putekļus ar sausu audumu un attaukojiet bojāto vietu ar acetonā samitrinātu audumu. Emaljai, kas atrodas trauciņā B, pievienojiet 3 pilienus cietinātāju no trauciņa C. Ar sērkociņu vai zobu irbulīti kārtīgi sajauciet cietinātāju un emalju. Bojāto vietu rūpīgi aizpildiet ar emaljas slāni, izveidojot nelielu valnīti un ļaujiet emaljai nožūt 2 stundas. Noslaukiet nožuvušo emaljas zonu ar acetonā samitrinātu audumu. Ar permanento marķieri iekrāsojiet visu uzklātās emaljas zonu. Noslīpējiet lieko emaljas slāni ar sausu smilšpapīru numur 150. Noslaukiet putekļus ar sausu audumu. Turpiniet slīpēt virsmu ar ūdenī samērcētu smilšpapīru numur 400, numur 1200, numur 1500. Ikreiz nedaudz palieliniet apstrādes zonu. Rūpīgi noslaukiet virsmu. Vēlreiz iekrāsojiet apstrādes zonu ar permanento marķieri. Slīpējiet virsmu ar ūdenī samērcētu smilšpapīru numur 2000, un numur 2500, pakāpeniski palielinot apstrādes zonu. Rūpīgi noslaukiet virsmu. No trauciņa P ar audumu vai sūkli paņemiet pulējamo pastu un uzklājiet uz apstrādes virsmas. Pulējiet virsmu ar apļveida kustībām, izmantojot sausu kokvilnas vai vilnas audumu. Brīdinājums: nelietojiet pulēšanai sintētisku audumu. Pastas uzklāšanu un pulēšanu atkārtojiet vēl 2 reizes, pakāpeniski palielinot apstrādes laukumu. Ieteikums: pulējamās pastas atlikumu varat izmantot visas pārējās virsmas pulēšanai. Noslaukiet izstrādājumu ar sausu audumu. Tagad izstrādājuma remonts ir pabeigts. Ja darbs veikts rūpīgi, iepriekš bojātā vieta vairs nav atrodama un izstrādājums izskatās kā jauns. Paldies par uzmanību un pateicamies par uzticību izvēloties vispūļu izstrādājumus.